Labrīt, Pēter! Kādas vispār tev ir sajūtas šodien, kā tu pats jūties, ko tu varbūt vari pateikt par to, ko tu vēlējies šodien tieši sasniegt, un kāds tavs šodienas mērķis? Šodien jūtos labi, esmu izgulējies, esmu labi garšīgi paēdis, jo, ir ko ēst, ir tiešām daudz iestādes blakus, bet tas nav pa spēli. Tātad, ko šodien vēlos sasniegt? To pašu, ko vakar, tikai nedaudz vairāk. Mazāk kļūdu, jo vakardien uz nervu pamata un varbūt satraukuma, jo tomēr komandā spēlējām, pieļāvu divas tādas rupjākas kļūdas aizmetu 10 ķekmeņu garām, kas varbūt ikdienā būtu bumbamā pagriezis un būtu nosits, bet, diemžēl bija slidens. Paša kļūda un tad vēl 6-10 un arī maz neveiks nocirts 8 ķekli, bet ko darīt tā gadās. Šodien plāns ir tieši tāds pats spēlēt ar vājāku bumbu, mēģināt visu apspēlēt pa labi, to tādu izlasam. Bet varbūt arī paskatīties kaut ko citu, jo tomēr mēs spēlēsim 3 cilvēkus, celiņi ātrāk izspēlēsies, nedaudz savādāk. Es esmu sagatavojis vairākas bumbas un esmu gatavs nedaudz kaut ko varbūt paņemt agresīvāk, ja būs vajadzīgs. Bet galvenais, lai viņš izveidojās, tas izlasums savādāk būs grūti. Jo vakardien, ko es redzēju, tas, ka Malva tomēr strādā, nāk apakaļ, viss ir labi, kļūdies pa labi atnāk, nevajag galvenais kļūdīties uz grāvi. Pa kreisi nebija gluži tā, kā varbūt bija iedomājies, ka varbūt tik daudz tas izsaka, kur tādiem veļu priekšā, ka man būs tā kā tāds kauššots, ka bumba turēsies uz kabata. Bet bija pāris situācijas, ka tomēr noturējās izvilka, bet kopumā bez uratāna diezgan grūti spēlēt. Es pat teiktu, ka neprasās ņemt stiprākas bumbas, kaut arī varēja redzēt, ka cilvēki ar aktīvām bumbām daži spēlēja vairāk un izceliņu, daži spēlēja ar mazāku ātrumu. Es jūtos tomēr labāk spēlēt drošāk, ar lielāku ātrumu, taisnāk, ar to domu, ka tomēr bumba noturēsies, jo vidus ir diezgan plakans, diezgan sauss un ļoti rauj bumbas nost. Labi, tātad varbūt pāris vārdi par vakardienas spēli. Vai izdevās aptuveni sasniegt to, ko vēlējies savā spēlē, komandas spēlē? Vai tas vispār apmierināts ar vakardienu? Nē, ar vakardienu, kā jau es teicu, es esmu apmierināts. Principā izdevās viss, ko es biju plānojis. Jā, šur tur atkal varbūt nedaudz veiksmi, neveiksmi, bet tā jau ir pieredze. Tātad šodien centīsimies to pašu darīt. Lielas paldies, Pēter. Tagad sāk skanēt jau mūzika, kas liecina par to, ka drīz sāksies spēle. Novēlam tev un komandai veiksmi.